Cilvēki Latvijā un ik viens, kam ir saprotama latviešu valoda, gribu jums sacīt. Kā jūs domājat, ar ko nodarbojās valsts, tā saucamā valsts, patiesībā kompānija, jeb sabiedrība ar ierobežotu atbildību? Zinot faktus, ka ir tāda iestāde kā, piemēram, bāriņu tiesa. Jautājums. Kāpēc šī tiesa parasti bērnus vecāku šķiršanās gadījumā atstāja tieši pie tā vecāka, kurš ir vismotivētākais, visieinteresētākais kaitēt bērnam vai bērniem un viņa attiecībām ar to vecāku, kurš nekad nav postījis un neposta savu bērnu attiecības ar savu bijušo tuvāko cilvēku. Kāpēc šo dara bāriņtiesa? Kurš par to atbild šajā valstī, kas piesavinājusies Latvijas valsts vārdu? Kurš? Padomājiet par to. Gadi iet, un dzīves tiek izpostītas, un tie liekuļi un meļi, kas citkārt saka, ka svešu bērnu nav, melodami melo, ka viņiem rūpētu bērnu dzīve. Viņiem rūp ne savu, ne arī citu bērnu dzīve, jo viņi zaudēdami sirdsapziņu un empātiju sevi neredz un nejūt, tāpat kā citus cilvēkus. Tādā realitātē mēs diemžēl dzīvojam.